vakar, kā jūs sauc? Vietējie man sauc par Miku, parasti. Ļoti jauki, Mika. Tātad, kā jums pagāja šī nedēļa? Nedēļa? Šī, kas bija, pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena un otrdiena? Pagāja mierīgi, vai arī netik mierīgi. Un ko jūs darat šodien? Šodien ir piekdiena. Visi domā, ka piekdienās ir jātusē. Kā ir ar jums? Ar mani ir pavisam vienkārši. Es nesen biju darbā, es tur pastrādāju, un piekdienas vakars, nezinu, tāds pelēcīgs, bet, iekšā sēž visu dienu ņudinu pakrūtē. Es domāju, ka kaut ko varētu iesākt. Vēlniņš ārdās. Vēlniņš ārdās. Kā jau parasti es esmu noskaņots pozitīvi. Stīve ar to saprot. Es jūtu, ka Stīve ar to saprot. Viņi turās pie savām tradīcijām. Piektdiena ir svēta. Un kā ir svētdiena? Svētdiena ir grūti. Par to citā ir reportāžā. Labi. Un es vēlējos pajautāt, ko jūs domājat par Stīveru veikalu? Veikals ir daudzpusīgs. Veikalā var ienākt no rīta, veikalā var iziet pa dienu, veikalā var ieiet vakarā, iznākt tajā pašā vakarā, bet tev ir rokas ir pilnas vienmēr, kad es ieeju Stīveru veikalā, es esmu tukšā. Iznāk. Tad es iznāku, un tad es esmu karalis. Tas ir vārdiem neizsakāmi. Ir tā, kad es ieeju veikalā, man vienmēr tur saka labdien. Lai arī kāds es būtu, vai ar cepuri vai bez cepuris, man saka labdien. Jā, manuprāt, šī ir viena no Stīveru veikala labākajām iezīmēm, ka visiem, kuri ieiet iekšā, viņi saka labdien. Tā ir? Jā, un ja vēl pie tam pretī ir tik laipni pārdevēji kā Stīveros, Taktus un pārējie, bez vārdiem, vienkārši ir tā, kad ir drūma diena, es nezinu, kur iet, bet tad es ieraugu Stīveru veikals. Es neieraugu, es redzu acu priekšā, ir tāds dzinulis. Viņš man pasaka, Stīveru veikals, jā, un tad es eju. Bet Stīveros nav tikai veikals, tā nav tāda pašreklāma tagad, bet ir tā, kad ir Stīveros daudz dažādu lietu, kuras var apskatīt. Ir, piemēram, to es neteikšu. Labi, jūs varat arī neteikt, jo mēs šo visu apskatīsim nākamajās reportāžos. Taču, kā jūs redzat, mums aiz muguras ir mūsu mīļā baznīca. Jā, baznīca, visu cieņu. Ko jūs domājat tieši tā? Jūs ejat uz iekalpojumiem un savu reizi jau aizēju. Sen neesmu bijis. Kad bija pēdējā reize? Ziemassvētkos. Jā, es atzīšos, man arī Ziemassvētkos bija tikai pēdējā reizīt, kad es biju baznīcā. Bet mēs varētu kādreiz kopā aiziet, ne? Kā tu domā? Varētu, visu kaut ko varētu. Jā, protams, pirms tam pa Stīvernieku štelē. Jā. Un vēl pēdējais jautājums, kā pagāja lieldienas, ko tu darīji un tā tālāk, ar visu no tā izrautošajām sekām? Tās bija tās dienas, kas bija nedēļas nogalē? Tieši tā. Svētdiena? Kad ar oliņām sities? Godīgi sakot, lielajās dienās nevienu no olu neapēda. Nopietni! Ak, Dievs, tu jau visu gadu melosi. Sāli vismaz ēdi? Sāli ēdu. Nē, es ēdu sāli. Es ēdu visu kaut ko, bet olas neēdu. Bet šūpojos vienreiz tā pamatīgi ar brālēnu, ar to bārdaino. Šķiet, ka esmu viņu redzējusi. Jā, tu esi noteikti viņu redzējis pāris reizes. Viņš ir bijis Stīveros vai arī vairāk kā pāris reizes, bet kaut kā ir tā iegrozījies, ka viņš šovakar nav starp ar mani. Jā, un es atbildēšu līdz jautājumam līdz galam. Tu man lūdzu nepārtrauc. Ir reportāža. Atvaino. Tā ir reportāža? Ir. Tātad lielajās dienās uzspēlējām futbolu, kabon, jā. Sāk snikt sniegs, bija grūti, bet mēs to pārvarējām, jo mēs esam dziļi sirdī īsti stīvernieki. Un pēc tam vienkārši mēs izklaidējāmies līdz galam, un mēs atradām vienu
vietu, un nevarētu teikt, ka jauku, bet vietu, bet atradām. Tur mēs bišķiņ, ar čomiem līdz vēlai naktī patusējām, un tad aizlīdām mājās. Nu jā, esmu dzirdējis no stāstus. Vai tas ir viss, ko jūs vēlēties pateikt par lieldienām? Tas nav viss. Vai sācīt vēl? Tas ir viss. Nu, paldies jums. Jā, nu, tad, paldies. Es došos čomu gājā. Tad tiekamies vēl, jā. Paldies jums. Paldies. Visu labu.